Kādu dienu Parīzē 1900. gadā kāda karaļa sūtnis iegāja bordeļā Francijas galvaspilsētā. Viņa rīkojās sava darba devēja 64 gadus vecā Leopolda II vārdā. Meitene, kuru viņš meklēja, bija Karolīna Lakroā, tikai 16 gadus veca. Tas iezīmēja vienas no Eiropas skandalozākajām karaļnamu dēkām sākumu, kas padarīja Lakroā par visvairāk nīsto sievieti Beļģijā un vienlaikus par multimiljonāri. Tātad izpētīsim viņas stāstu. Lai gan šodien viņa galvenokārt ir pazīstama kā Karolīna Lakroā, sieviete, kura kļuva par Beļģijas karaļa mīļāko, patiesībā piedzima kā Blanša Selija Josefīne de Lakroā. 1883. gada 13. maijā Bukarestes pilsētā, Rumānijas karalistē. Viņas tēvu sauca Žils de Lakroā, bet māte Katrīna Josefīne Sebila. Informācija par viņas agrīno dzīvi ir ierobežota un ieguvusi sava veida mītisku raksturu, pateicoties tam, kas vēlāk notika viņas dzīvē. Viena no versijām vēsta, ka viņa bija savu vecāku 13. bērns. Citi uzskata, ka viņas tēvs bija franču diplomāts, kurš Blanšas dzimšanas laikā bija norīkots uz Bukaresti. Savukārt daži viņu raksturo pieticīgāk, kā sētnieku Francijas sūtniecībā pilsētā. Citi avoti norāda, ka papildus savam darbam viņš Rumānijā iesaistījās izdevīgos biznesa darījumos, jo šī valsts, pateicoties naftas bagātībai, kļuva ekonomiski nozīmīga Eiropas industrializācijas laikā. Lai kāda būtu patiesība, šķiet, ka ģimenei neizdevās kļūt bagātai. Blanša jaunībā bija spiesta strādāt par bārmeni, un līdz 1890. gadu beigām, kad viņa vēl bija pusaudze, viņa jau strādāja savā bordeļī. Tur viņi sāka saukt sevi par Karolīnu. Belle Époque laikmetā Parīzē bija visai ierasti, ka šajā profesijā strādājošie izmantoja pseidonīmus, un drīz vien viņa piesaistīja dažu ļoti svarīgu personu uzmanību. Acīm redzot, Karolīnai līdz 1900. gadam, kad viņai tuvojās 17. dzimšanas diena, jau bija izveidojusies zināma reputācija. Un tieši ap šo laiku Leopolds II, Beļģu karalis, kopš 1865. gada apmeklēja Francijas galvaspilsētu. Tajā laikā Karolīna bija Antoine Emanuela Diržē, bijušā Francijas militārā virsnieka, kurš bija par 18 gadiem vecāks par viņu, mīļākā. Diržē darbojās arī kā tas, ko mūsdienās mēs sauktu par suteneri, cilvēks, kurš sarunāja viņai tikšanās ar turīgiem klientiem. Viņa bija savāds pāris. Diržē bija azartspēļu problēma, un lai gan viņa pelnīja naudu, viņa pastāvīgi kavēja rēķinu apmaksu, dzīvojot augstākās klases Elīzē Peles viesnīcā galvaspilsētā. Tieši šajā laikā Leopolds apmeklēja Franciju un dzirdēja par Karolīnu Lakroā. Viņu raksturoja kā virs vidējā auguma, pilnīgu, bet graciozu, ar skaistu sejas ādu un bagātīgiem kastaņbrūniem matiem. Ieinteresēts, viņš nosūtīja vienu no saviem darbiniekiem uz viesnīcu Elīzē Peles, kur viņa sacīja: Madāma, mani pie jums sūtīs kungs, kurš jūs ir ievērojis. Viņš ir ļoti augsta persona, bet viņa augstais stāvoklis man liedz atklāt viņa vārdu. Tikšanās ar Leopoldu tika sarunāta jau nākamajā dienā. Pēc Karolīnas memoāriem, kurus viņa publicēja vairākas desmitgadus vēlāk, viņa nekavējoties kļuva par Leopoldu mīļāko, jo viņš uzaicināja viņu ceļot kopā ar viņu uz Austriju. Pēc pirmās tikšanās tika panākta vienošanās, saskaņā ar kuru Diržē tika izmaksāta atlīdzība. Kad ziņas par attiecībām noplūda, Leopolda saistība ar Lakroā ātri kļuva par publisku skandālu. Lai gan viņam iepriekš bija bijušas citas mīļākās, kas viņam nopelnīja iesauku Beļģu un skaisto sieviešu karalis, viņa romāns ar Karolīnu bija atšķirīgs no visiem pārējiem. Pirmkārt, viņa bija lepna, asas rakstura un slikti izglītota vienkāršā sieviete, kura bija strādājusi par prostitūtu, kamēr viņš bija gandrīz par pusgadsimtu vecāks. Leopolds joprojām bija precējies ar savu ilgi cietušo sievu, Mariju Henrieti no Austrijas, ar kuru viņam bija 4 bērni. 3 meitas, kuras vēl bija dzīvas, un dēls, kurš nomira bērnībā. Marija Henrieta nomira 1902. gada septembrī, taču pirmajos 2,5 gados, kad karalis satikās ar savu pusauģu mīļāko, viņš bija precējies vīrietis. Pat pirms karalienes nāves, Karolīnas loma Leopolda dzīvē kļuva arvien grūtāk noslēpjama. Lai gan viņš parasti lika viņai ceļot ar izdomātu vārdu, viņš izdarīja neparastu soli, ņemot viņu līdzi uz karalienes Viktorijas bērēm 1901. gadā, kas izraisīja skandālu Eiropas galmos un satricināja Briseli.
Kad nākamajā gadā nomira viņa paša karaliene, pēdējie ierobežojumi pazuda, un Karolīnas status kļuva atklātāk atzīts. Ironiski, šī nekaunīgā savas mīļākās demonstrēšana Leopoldam izmaksāja vairāk popularitātes dzimtenē nekā pat viņa nežēlīgie noziegumi Kongo, kā mēs drīz redzēsim. Galu galā pārim kopā piedzima 2 bērni. 1906. gada februārī piedzima dēls vārdā Lucians Filips. Otrais dēls, Filips Henrijs, piedzima 1907. gada oktobrī. 2 dēlu piedzimšana vēl vairāk sarežģīja attiecības. Lai gan viņi bija dzimuši ārlaulībā, Leopolda vienīgais dēls no pirmās sievas bija miris bērnībā. Un tā kā saskaņā ar Beļģijas likumiem sievietes nevarēja mantot troni, viņš bija kārdināts atzīt savus dēlus, kas dzimuši attiecībās ar Lakruā, lai kāds no viņa bērniem varētu mantot troni pēc viņa. Galu galā viņš to nekad neizdarīja, un kad viņš nomira 1909. gadā, viņa tronī nomainīja viņa brāļa dēls Alberts. Pēc viņa sievas nāves gadiem ilgi klīda neatlaidīgas baumas, ka Leopolds slepeni apprecējis Karolīnu, un šī savienība būtu bijusi skandaloza pat tad, ja viņa nebūtu bijusi kurtizāne, kas bija gandrīz par pusgadsimtu jaunāka par viņu. Tas ir tāpēc, ka šāda savienība tika uzskatīta par morganātisku laulību, kas ir laulība starp cilvēkiem ar atšķirīgu sociālo stāvokli. Lai gan šādas laulības mūsdienās ir plaši pieņemtas, līdz 20. gadsimta vidum no karaļnamu locekļu laulātajiem tika sagaidīts, ka viņi nāks no citām karaļnamām vai augstākās aristokrātijas. Jebkas mazāk tika uzskatīts par dinastisko tradīciju pārkāpumu un parasti sastapās ar spēcīgu pretestību. Šīs baumas sasniedza kulmināciju 1906. gadā, kad avīzes visā pasaulē sāka publicēt stāstus, ka Leopolds ir apprecējis Karolīni. Piemēram, tieši pēc Ziemassvētkiem 1906. gadā Jaunzēlandes laikraksts Star publicēja viņas profilu ar nosaukumu Beļģijas valdnieka morganātiskā sieva. Tas būtībā apgalvoja, nepiedāvājot nekādus pierādījumus, ka kāzas jau ir notikušas, ka Karolīna jau bija morganātiskā laulībā ar Leopolda, un ka viņa plānoja panākt, lai viņas bērni tiktu atzīti Beļģijas troņa mantošanas kārtībā. Patiesībā nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka šāda agrīna savienība jebkad būtu notikusi. Karolīnai izdevās pārliecināt Leopoldu apprecēties ar viņu tikai viņa dzīves pēdējās dienās. Pastāvīgās baumas, ka viņi bija apprecējušies jau 1906. gadā radās, kad karalis pēkšņi paaugstināja viņu par baronesi Vonu pēc viņa pirmā dēla piedzimšanas. Tajā februārī šī rīcība bija tik neparasta, ka daudzi pieņēma, ka to varēja apstiprināt tikai laulība. Mēs drīz atgriezīsimies pie Leopolda dzīves pēdējām dienām, bet vispirms mums jāaplūko faktiskie apstākļi, kādos viņi dzīvoja 20. gadsimta pirmajā desmitgadē. Tajā laikā Leopolds bija viens no bagātākajiem cilvēkiem uz zemes. Tas bija pateicoties viņa koloniālajiem īpašumiem Āfrikā. Koloniālās sacensības par Āfriku kulminācijā Leopolds ieguva kontroli pār plašo Kongo reģionu Berlīnes kongresā 1884. gadā. Atšķirībā no tādām valstīm kā Lielbritānija, Francija, Vācija un Itālija, kas tajā laikā ieguva kolonijas visā kontinentā, Kongo nekļuva par Beļģijas koloniju. Tā vietā tā bija privāta lēņa zeme, kas piederēja pašam Leopoldam. Nākamo 24 gadu laikā viņš to intensīvi attīstīja kā izēvielu, piemēram, kaučuka un ziloņkaula ieguves avotu. Mūsdienās ir atklāta visa viņa valdīšanas brutalitāte, atklājot, ka Leopolds tur bija izvietojis savus privātos spēkus, kas nodarbojās ar masveida verdzību un šausminošām darbībām, lai maksimāli palielinātu viņa peļņu. Šī procesa laikā viņš kļuva ārkārtīgi bagāts. Beļģijā Karolīna drīz kļuva ārkārtīgi nepopulāra, kad kļuva skaidrs, ka milzīgā bagātība, ko Leopolds iegūst no Kongo, nebagātina valsti, bet gan finansē viņa attiecības ar sievieti, kura bija pietiekami jauna, lai varētu būt viņa mazmeita. Karolīna kļuva par redzamāko šīs izlaupīšanas ieguvēju, saņemot kā atlīdzību lielu Briseles savrupmāju, kas tika apkalpota un iekārtota par karaļa līdzekļiem, kā arī graznu patvērumu Franču rivjērā, Villa La Leopolda. Un šķietami neizsmeļama naudas plūsma, lai apmierinātu katru viņas iegribu, kamēr viņi iepirkās un ceļoja pa Eiropu karaļa pavadībā. Kad viņi sūdzējās, ka viņas iepirkšanās braucieni Briselē tiek pārtraukti pārāk ātri vilciena grafika dēļ, karalis vienkārši lika ekspresvilcienam aizkavēties par stundu, nodrošinot vēlākus izbraukšanas laikus no pilsētas centra uz Larkinu,
kur viņas savrupmāja atradās galvaspilsētas nomalē. Tomēr tas viss bija asinīm aptraipīta nauda, kas tika iegūta pateicoties noziegumiem, ko Leopolda amatpersonas pastrādāja Kongo. Rezultātā viņa drīz kļuva pazīstama kā Kongo karaliene. Līdz 1908 gadam šie noziegumi bija kļuvuši zināmi Eiropā, un Beļģijas valdība atņēma koloniju viņam un pārņēma to tiešā pārvaldībā. Neskatoties uz visām bagātībām, ko viņa ieguva no sava mīļākā, Karolīna turpināja tikties ar savu bijušo suteneru, Antoānu Emanuelu Durjē. Viņš bija sekojis viņai uz Briseli un, domājams, dzīvoja tur no naudas, ko ieguva no viņas. Dažkārt viņu pat pamanīja ienākam un izējām no viņas mājas, un viņas mēģinājumi to noslēpt, apgalvojot, ka viņš ir viņas brālis, darbojās tikai uz laiku. Leopolds drīz saprata, ka kaut kas notiek, un viņa greizsirdība pieauga. Pēc tam, kad viņš pieprasīja viņai paskaidrojumus, viņš pavēlēja nojaukt visus vizuālos šķēršļus starp viņas māju un savu tuvumā esošo pili. Lai viņš varētu tieši pārskatīt teritoriju un pastāvīgi vērot viņu, kā arī ikvienu, kurš uzdrīkstētos viņu apciemot. 1909. gada decembra sākumā Leopolds smagi saslima. Tad 12. decembrī pēc gadiem ilgas atteikšanās to darīt, viņš beidzot apprecēja Karolīni. 5 dienas vēlāk, 74 gadu vecumā, viņš nomira, un viņa vietā stājās brāļa dēls Alberts. Uzreiz izcēlās strīdi. Leopolds bija sakārtojis savu testamentu un finanses tā, lai lielākā daļa tiktu atstāta Karolīnei vai novirzīta trastos un čaulas uzņēmumos viņu 2 dēliem, kad tie pieaugs. Precīza summa joprojām nav zināma, taču gandrīz noteikti tā tolaik sasniedza vairākus 10 miljonu, kas mūsdienās būtu aptuveni $1 miljards vai pat vairāk. Leopolda attiecības ar meitām no pirmās laulības jau gadiem bija saspringtas, un viņām abām tika atstāti aptuveni 6 miljoni franku. Tā bija tikai neliela daļa no milzīgās bagātības, ko viņš bija ieguvis ar savām šausminošajām darbībām Kongo. Un jebkurā gadījumā šī summa viņām tika piešķirta galvenokārt caur Beļģijas valsti, nevis pēc Leopolda testamenta. Uz nāves gultas karalis pat atteicās satikt savas meitas, taču Karolīna bija klāt, kad viņš nomira. Tiklīdz Leopolds nomira, tiesvedību skaits pieauga, jo viņa meitas centās iegūt lielāku daļu no mantojuma. Karalis Alberts arī mēģināja atgūt daļu no tā, ko Leopolds bija atstājis savai ilgtermiņa mīļākajai. Piemēram, viņa tika izlikta no Villa La Leopolda Franču Rivjērā, kur jaunais Beļģijas karalis atguva Beļģijas kroņa īpašumā. Karolīna tagad kļuva vēl vairāk ienīsta Beļģijas sabiedrībā, un vismaz vienā gadījumā viņas karietē Briseles ielās tika mesti akmeņi. Tomēr viņa šķita lielākoties neietekmēta ne no naidīguma, ne savas reputācijas. Tā vietā viņa apprecējās ar Durjē, kurš bija ticies ar viņu pa laikam visu to 9,5 gadu laikā, kamēr viņa bija Leopolda mīļākā. Dīvainā kārtā, pēc tam, kad viņi gandrīz 10 gadus bija turpinājuši savas savādās slepenās attiecības, laulība izrādījās šo attiecību gals. Šī laulība ātri izjuka, un viņi izšķīrās 1913. gadā. Karolīna dzīvoja grazna dzīvi pēc Leopolda nāves un savas otrās laulības un šķiršanās, neskatoties uz tiesas prāvām un citiem šķēršļiem. Viņa bija mantojusi vismaz 7 miljonus ASV dolāru no viņa īpašuma, un iespējams vēl vairāk. Tas ir bagātība arī mūsdienu izpratnē. Viņai bija vairāki ievērojami pielūdzēji starp Rietuma Eiropas aristokrātiem, taču viņa vairs neaprecējās. Viņas jaunākais dēls Filips nomira 1914. gadā, bet vecākais dēls nodzīvoja ilgu mūžu līdz pat 1984 gadam, nesot Telfurenas hercoga titulu. Karolīnas vēlākā dzīve, salīdzinot ar 20. gadsimta 1. un 2. desmitgadi, bija salīdzinoši mierīga un bez lieliem notikumiem. Viņa dzīvoja klusu, ļoti ērtu dzīvi. Nedaudz saudabīgā solī, pēc tam, kad ap viņu vairs nebija nekādu strīdu un Eiropa viņu lielākoties bija aizmirsusi, Karolīna nolēma 1930 gados izdot savas dzīves memoārus. Tas tika publicēts 1937. gadā ar angļu nosaukumu Vienkāršiete apprecēja karali, kā to stāstījusi baronese Devona Polam Fo. Vēsturnieki parasti ir piesardzīgi izturējušies pret memoāru saturu, jo daudz elementi no tā, ko Karolīna stāstīja savā sarunās ar Fo, varēja nebūt precīzi vai vienkārši kalpot viņas paša interesēm. Viņa pārdzīvoja Otro pasaules karu
un nomira Francijas dienvidrietumos 1948. gada 12. februārī, 64 gadu vecumā. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Karolīnu Lakroā. Ceru, ka jums tas šita interesants. Ļaujiet man komentāros zemāk uzzināt, ko domājat par viņas dzīvi, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos rakstiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tik līdz tos augšu pielādēju. Tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā Forgotten Lives sērijā. Paldies!